Labdien, te Andris no autopiegādes.lv. Šodien atkal runāšu par elektromobīļiem. Un šobrīd mūsu salonā atrodas mūsu klienti pasūtītā mašīna Nissan Leaf 20. gada. Ļoti labā stāvoklī. Nobraukums nav liels, pa šiem gadiem 58 000 tikai. Šim auto ir ļoti laba baterija, viņa ir 62 kW baterija un rezultātā ar viņu var nobraukt 385 km, tas ir, protams, vasaras apstākļos. Bet es gribētu vairāk likt uzsvaru jums par valsts finansējumu, jo tas nav bezmērīgs, jo šobrīd ir jau papildus piešķirti, gribu uzsvērt, māja mēnesī šogad piešķirt 10 miljoni, lai jūs varētu iegūt valsts atbalstu, bet jau uz šo brīdi ir palikuši tikai 8,5 miljoni. Tātad jūs saprotiet, ka šīs finansējums rūk diezgan strauji. Un es gribētu teikt tā, ka šis atbalsts valsts ir uz šobrīd arī ir palielinājies no iepriekšējiem gadiem, un šobrīd ir cilvēks var dabūt atbalstu 4,5 eiro, ja ir jauna mašīna, un 3,350, ja ir lietota, līdzīgi šai mašīnai. Un, ja ir daudz bērnu ģimene, tad ir vēl jaukāks tas atbalsts. Ir par jaunu var dabūt 6,750 un par lietotu 5,000 eiro. Tātad, ja mašīna maksā aptuveni 10 000, tātad jūs jau pusi no mašīnas vērtības esat dabūjis atpakaļ. Tātad es gribu teikt, ka neguliet, pasteidzieties, ja jums ir interesi par elektromobīļiem, jo, kā jau es minēju, šis valsts atbalsts nav bezizmēra un viņš ātri saruks. Tātad, ja jums ir interesi, zvaniet mums, nāciet pie mums ciemos, mēs visu izstāstīsim, sakārtosim un jums mašīna būs gatava lietošanai Latvijā.